tikpat sens, cik ir mūsu Baltijas dzintars, tikpat sens ir arī pirts, kas ir Latvijā, mūsu Latvijas tradīcijās, un bez pirts neviens latvietis sev nevar nemaz iedomāties. Un līdz ar to arī pirts un dzintars ir ļoti saistīti. Abi ir ļoti tuvu un ļoti labi izmantojami gan mūsu pirts procedūrās, gan pirts veselības tūrēs. Viens no veidiem, kā mēs varam izmantot šo dzintaru, tas ir tātad izveidot dzintaru skrubi, tātad paņemt tādu dzintaru sasmalcināt, kā man šeit uz galda ir nolikts tāds graudains. Un ar šo dzintaru jūs varat ierīvēt sevi kā skrubu vietā ķermeni. Ja jums liekas, viņš ir nedaudz pasu vai vēl lielāku efektu dabūt, jūs varētu kā skrubim izmantot klāt noteikti augu berzīšu, sabērst augus un sajaukt ar šo dzintaru, tad sevi iebērst, ierīvēt tādu, vai arī pieejaukt klāt sāli vai sodu, kurš izmanto. Šeit ir pilnīgi jūsu brīva griba, jo dzintars draudzējās ar viss, kas ir dabīgs, viss, kas ir dabā, un varat droši taisīt šāds brīnišķīgs skrubs un uzlabot savu pirts procedūras iešanas, gan teiksim, veselību, gan sajūtas un tā tālāk. Vēl viens veids, par ko vajadzētu pirtī runāt, tas ir noteikti maskas, ko mēs visi pirtī taisam. Tātad mums latviešiem ir ļoti pazīstams tieši šīs medu maskas, ko mēs liekam beigās, pirts rituāla beigās, teiksim, kad jau mēs esam nopērušies un izvedoši. Šeit arī noteikti dzintars palīdzēs jums ļoti labi, ņemot dzintaru, sajaucot kopā, paņemam tādu smalkākā dzintara puteklīti, sajaucam ar medu un ieziežam ķermeni, būs patīkami samtaini, brīnišķīgi āda, kur uzlabo vienmēr ādas struktūru, un ādas medus jau ir viens labs tāds vērtīgs produkts, un vēl klāt dzintars, tas būs dubultā. Un vēl viens, ko es gribētu šeit pirtī pieminēt, ko varbūt izmanto pirtī mazāk, un to noteikti vajadzētu pirtī izmantot tad, kad mēs ejam pirtī sildīties, noteikti vajadzētu šādu dzintaru sabērst smalku, nedaudz nelielu tādu šnipstiņu paņemt rokās un uzmest uz akmeņiem, tur, kur viskarstākie akmeņi, un tad telpā izveidosies tāda fantastiska dzintaru aromāts, ir patīkami elpot, un dzintars, kā arī dzintaru šie dūmi, ir izmantoti vienmēr kā ļoti labs palīgs dažādām problēmām, augšējā elpu ceļi, kad ir iesnas, klepus, sāpošs kakls, noteikti jums tas nedaudz palīdzēs uzlabot veselību. Tā kā šo dzintaru pirtī arī var diezgan plaši izmantot un vieglu garu, kā saka.